dievkalpojums ir noslēdzies, bet tas vēl nav viss. Mums brīnišķīgs viesis, Pēters, kas upelnieks. Viņš slavēs Dievu, viņš stāstīs liecības, mēs dziedāsim līdzi, mēs ņemsim pretī, mēs gribējām šo piedzīvojumu nedēļu ar jums, pusauģu jauniešu, iesākt ar tādu kārtīgu slavēšanu, ar kārtīgām liecībām. Un, kā es teicu, jaunieši, īpaši, kas esat jau kalpotāji, domājat par savām liecībām, ko dalīties, jo, kā mēs dzirdējām iepriekšējā dziesmā, pieslēdzies, iededzies, daudzi vēl Dievu nepazīst. Ja jūs trenējaties šeit, pastāstīt liecību par to, ko Dievs jūsu dzīvē ir darījis, jums daudz vieglāk to būs pastāstīt tiem jūsu klases biedriem, kur jūs esat jūsu radiniekiem, ārpusē ikdienā. Un, kas zina, varbūt no tā kāds nāks pie Dieva. Es atceros, kā mēs ar Mareku vienu meiteni pievedām Kristumu, Elīnu. Mums ritīgi likās, ka viņai ienāk pie Dieva. Mēs bijām tādi jaunieši, un viņam atnāca kāds pāris reizes jauniešu tāda sanākšanā, mums tur bija tāda drāma, un mēs jutām, ka viņai ienāk pie Dieva. Un mēs sakam, tev jānāk uz iesveices mācību. Viņi tur lauzās, un mēs kādu visu nakti runājām. Mēs runājām, un viņi beigās pieteicās iesveices mācībai. Viņi negribēja braukt, saka, kā es tikšu? Mēs sarunājām mūsu mācītāju Māri Ludviku, kurš speciāli viņa atbrauc pakaļ no rīta. Un tā viņa tika uz iesveices mācību, un tagad viņa ir draudzes viens no pīlāriem, veido draudzes izdevumu, un dziesmas dzied, un slavētājs, un Elīna Lāce. Varat iečikot, ja gribat. Pēters ir gatavs? Dod vārdu tev. Labvakar visiem. Kā jūs jaunieši vispār jūtaties? Jums nenāk jau miegs? Nē? Es redzēju, tur kāds žāvājās un tā. Jums būs nedaudz vēl jāpaklausās. Mani sauc Pēters Upelnieks, man 32 gadi, man ir 2 bērni, skaista sieva. Un vienmēr braucot kaut kur runāt, mācītājs runāja par liecībām. Īsnībā mums, tie, kas ir iepazinuši Dievu, ir riktīgi vienkārši. Mums vispār nekas nav jāizdomā. Man, piemēram, nav nekāda pieraksta pat, jo mums ir jāstāsta tikai tas, ko mēs esam piedzīvojuši. Pareizi? Tā ir, vai ne? Un arī šodien es padalīšos ar savu stāstu, kā Dievs mani atrada, kā es viņu meklēju un kā es viņam atsaucos. Paralēlis nodziedāšu kādas dziesmas. Sākšu ar to, kad es uzaugu neticīgā ģimenē, un vienīgās atmiņas man par baznīcu bija kaut kādi Ziemassvētki, Lieldienas, kad tur bija augsts un tur bija garlaicīgi kaut kāds onkls runāja, un es vispār nesapratu. Un es domāju, man ģimene īsti arī nesaprata, kāpēc viņi tur brauc, tāpēc, ka visi brauc, noteikti vecmāmiņa brauca vēl, viņas ģimene brauca kaut kā, bet tīri tāda dzīva ticība es savā ģimenē neredzēju. Bet es atceros, ka man bija kādi 5-6 gadi, un man pirms miega bija tā kā tāds, ziniet, ir tas stāvoklis pirms tu ieej miegā, un tu esi augšā tādā nomodā, un man bija tāda bilde priekšā, ka ir kungs. Es bērnībā daudz kārtas spēlēju, un man pirmais bija tas kā burtiņš, un tur tāds kungs stāvēja, kurš stāvēja virs šaha galdiņa, un viņš bija tā kā pāri abām gan baltajiem, gan melnajiem tiem spēles figūriņām. Un tagad atskatoties, var redzēt, ka Dievs jau tādā veidā runāja uz mani, jo varbūt dažreiz ir tas pasaulē šķiet piemērs, kad ir Dievs, un tad ir velns, un tad 50 viņi tur cīnās, kurš ir stiprāks, bet tad man Dievs jau parādīja, ka Dievs ir pāri visam. Viņš ir gan pāri labajam, pāri ļaunajam, un tam ļaunajam principā pret Dievu nav nekādas izredzes. Un tā mana dzīve gāja līdz kaut kādiem 18 gadiem. Es par tādiem jautājumiem vispār nedomāju. Tā kā, man liekas, jūs jau esat svētīti, kad jūs jau esat šeit, un ja jums ir bijusi iespēja dzirdēt par Dievu, un vēl lielākā svētība ir tā, ja kāds no jums pat īstam ir piedzīvojis Dievu un ar viņu attiecībās ir. Es nezinu, cik daudz no tā
no jums ir, bet tā man šeit ir milzīga svētība. Un līdz 18 gadiem es vispār neko par Dievu nedomāju, par dzīves jēgu nedomāju, un man tas viss bija mazsvarīgi. 18 gados es spēlēju dažādās grupās un vēl viss kaut kas, un man uzaicināja viens kolēģis. Latvijā ir tāds pazīstams slavētājs Valdis Inderšonaks, un viņam ir dēls Kārlis. Un viņš man uzaicināja, es nezinu, kāpēc viņam tieši bija uzticēts savākt grupu, slavēšanas grupu, kas brauks uz Norvēģiju, spēlēs kā pavadošais sastāvs. Es nezinu, cik viņš pats bija ticīgs, bet viņš paņēma mani, kurš nav ticīgs cilvēks, un viņš paņēma vēl 2 riktīgus metālistus, atceros ar gariem matiem un vēl kaut kāds. Un man pa lielam vissvarīgākais bija, kad es varu aizbraukt uz Norvēģiju, pavelti, iedomājieties, paika, pavelti. Mūziku vēl var spēlēt. Nu, man tas bija vienkārši super. Es piekrītu, protams, es aizbraucu uz turieni. Tie 2 džeki, tie citi, ko Kārlis bija uzaicinājis, viņi pēc pirmajām 2 dienām nevienam neko nesakot ar stopiem aizbrauc vienkārši projām. Atsūtīja tikai īziņu, ka mums šitā kristiešu, kā viņi teica, figņa, vai viņi teica, mums vispār tas nepatīk, mēs braucam prom. Viņi atstāja savas ģitāras reāli, bazitāru un elektrisko ģitāru, un vienkārši aizlaida projām. Man nekas tur nebija, cilvēki lūdza, tur bija kaut kādi trakāki dievkalpojumi, kur vārtījās pa zemi, meta kūleņus un tā, bet, zin kā, lai jau cilvēki dara, kā viņi grib. Un tad vienā no dievkalpojumiem es spēlēju klavieres, un pienāca kāds vīrs klāt, un viņš prasīja, vai es varu palūgt par tevi. Es domāju, labi, lūdzu, kas tad, galvenais neiespaido mani fizisku, un viss jau būs kārtībā. Viņš sāka lūgt par mani, es sēdēju pie klavierēm, man likās, es kaut kur tā kā aizlidoju, un es pēc kādas minūtes atvēru acis, un skatījos aiz viņa stāva rindiņā kaut kādi 6-7 cilvēki, un vienkārši lūdz par mani. Tā kā visi tādā rindā un lūdz par mani. Es, protams, tajā brīdī baigi nesapratu, kas notiek, un tā. Tad es atbraucu mājās un stāstīju to draudzenei, tagadējai sievai. Rēķini tas bija pirms 12, 13 gadiem, jā. Un es viņai sāku stāstīt, kas man notika, un tajā brīdī, kad sāku stāstīt, pār mums abiem atkal nāca tas pats, kas nāca pirms tam, kad es biju Norvēģijā, un es viņai saku, es viņai lieku rokas klāt, saku, tu jūti? Viņa saka, es jūtu. Zin, kā es pats varu kaut ko sadomāties, un man likās tā kā tādas dzīvība ieplūst manī. Un es atceros, kopš tā brīža es sāku domāt, vispār sāku meklēt. Bet es to neasociēju. Man tur Bībele, Jēzus, es jau pašā startā to atmetu, jo man tās likās kaut kādas pasakas un tā. Bet es sāku meklēt, manī parādījās šie jautājumi, kāpēc es šeit dzīvoju. Jums noteikti nav bijuši jautājumi, kāda ir dzīves jēga, kāpēc man vispār būt šeit, kāda jēga. Un tajā laikā es atbraucu no Norvēģijas un sarakstīju savu, varētu teikt, tādu pirmo nopietno dziesmu. Šī dziesma būs angļu valodā, es viņas nospēlēšu, un šī dziesma ir tā kā sauciens Dievam, jo es atceros, kad es to dziesmu publicēju, bija daudz arī kristieši, kur man teica, tu esi savējais, tā kā, jo tur dziesmā bija Aleluja un pieminēts Dievs. Es saku, nē, es neesmu jūsējais, es savam Dievam tur, ja. Bet tajā brīdī es nezināju, uz ko es saucu, es vienkārši saucu Dievs, tas bija tā kā tāds sauciens. Un pašlaik es vēlos padalīties ar šo saucienu, kāds man bija pirms 12 gadiem, un tā. Man tur pilna kabata ar viņiem. Es tikai gribu saprast, kur viņš ir. Tā. Oh my Lord, I could die for you. Oh my sweet Lord, I should die for you. Yeah. Oh my only Lord of heaven.
wanna be loved by you. I wanna be loved, someone calling for you. Hey God, I wanna be loved by you. Yes, I do. I wanna be loved, someone calling for you. Oh, Father, you give me the answers. Angels become my loving sisters. Oh, 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 paradise is in your eyes. Oh, Jesus, and all I want is you, is you, is you, is you, God. I wanna be loved by you. I wanna be loved, someone calling for you. Oh, oh, God, I wanna be loved by you. Yes, I do. I wanna be loved, someone calling for you. Hallelujah, 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 yeah, oh God, I wanna be loved by you. Yes, I do. I wanna be loved, someone calling for you. Oh, Jesus, God, I wanna be loved by you. Yes, I do. I wanna be loved, someone calling for you. Viss gods Dievam. Viss gods Dievam. Tālāk, kas notika mani? Es uzrakstīju šo dziesmu. Tas bija tāds mans sauciens spēcīgs. Ja jūs ieklausījāties vārdos, tad es pirmajā pantiņā dziedāju par to, ka es esmu gatavs mirt Dieva dēļ, un kad es nomirstu viņa dēļ, un kad es mirstu viņa dēļ. Diezgan tādi nopietni vārdi īstenībā, un tikai tagad es saprotu, varbūt ne līdz galam saprotu to īsto nozīmi, bet interesanti tas, ka manā muzikālajā tā kā dzīvē, karjerā, man visas dziesmas bija ar kaut kādu nozīmi. Šeit bija pirmā dziesma bija tā kā sauciens, otrā dziesma, ko es sarakstīju, bija Let me in, laid man iekšā. Es tā kā saucu pēc Dievas, viņam saku, laid man iekšā. Trešā dziesma, lai cik interesanti nebūtu, saucās Durvis ir vaļā. Dievs saka, hei, durvis ir vaļā. Un tā. Es negribu teikt, ka visi mūziķi vai mākslinieki ir bohēmisti, bet manā dzīvē gadījās tā, kad es kaut kādos tajā pat laikā, kad es sāku rakstīt dziesmas pats, es sāku pīpēt zāli. Un tas man tā kā ar laika gaitā ievilka ļoti, un sākumā es to darīju, vienreiz mēnesī tur ar draugiem, līdz tas aizgāja tā, kad es jau to darīju gandrīz katru dienu, un manā dzīvē bija tā, kad es to jau biju darījis kaut kādu, iedomājieties, katru dienu 6-7 gadus. Es vienkārši pastāstu to backgroundu, pirms es stāstu tālāk, un kā es jums teicu, es sāku meklēt. Man bija šis jautājums, kāpēc mēs te dzīvojam? Jo iztēloties, jūs piedzimstat, es piedzimu,
nu, jūs baigi neizvēlējāties, kur jūs gribat piedzimt, vai ne? Jūs vienkārši attapāties, šeit es esmu. Es, piemēram, gribēju varbūt Amerikā piedzimt. Un tā. Un es domāju, es piedzimu, es nomiršu, un es domāju, kāda jēga? Ar to viss beigsies? Man likās, es esmu tādā slazdā īstenībā. Man likās, kāpēc man jēga vispār censties? Kāpēc man jēga censties dzīvot? Kāpēc man būt labām? Es neredzēju tam jēgu. Jo man likās kaut kā negodīgi, varbūt tas tāds ļoti brutāls piemērs, bet ir, nezinu, Hitlers, ja, un māte Terēze. Un man likās, tā kā viņiem abiem varētu būt viens gals, cilvēks, kuram sirdī ir varbūt bijis milzīgs ļaunums, kurš ir vainojams pie, nezinu, cik simtiem tūkstošu cilvēku slepkavību, un varbūt cilvēks, kurš savu dzīvi tiešām ir ziedojis, lai darītu labu. Un man likās, taču nevar būt tā, ka viņiem ir vienāds gals. Kad ir tumsa, viss beidzās, un man likās reāli kaut kā negodīgi. Un man likās bāc. Un es meklēju tālāk. Es sāku iet uz visādām meditācijām, visādām gudrībām, klausījos visādas gudrības, es tur mācījos mācības, kad viss ir viens, viss ir mīlestība, tur nav labs un slikts, bet kaut kā manā dzīvē mēs redzam tāpatās, kad, ja mēs skatāmies uz kaut kādu jebkuru situāciju, mums īstenībā galvā ir uzreiz spriedums. Piemēram, jums jaunieši, jūs ieraudzat tur, pieņemsim, kāds kaut ko izdara. Jūs uzreiz ir skaidrs, viņš slikti izdarīja, vai viņš labi izdarīja. Jūs pat nespējat izbēgt no tā. Man likās, kāpēc tā? Kāpēc tā ir, ka mēs visu redzam labs un slikts? Un visādi jautājumi nodarbināja mani, līdz es vienā tusiņā, bija jau kaut kādi cik man bija, neceros, 27, 28 gadi, un vienā tusiņā es satiku vienu draugu, viņš man nebija vēl draugs, un viņš man saka, čau, radiniek. Es domāju, kāds radinieks? Es zināju, ka es viņu biju Bauskā redzējis, viņš tā ārpus Bauskas dzīvo, bet es domāju, kas tas tāds ir, kāpēc viņš man sauc par radinieku? Un tad viņš man sāka stāstīt, kad viņa vecmāmiņa ar manu vectētiņu tādā cienījamā vecumā ir sagājuši kopā. Es ar savu vectētiņu neesmu baigā kontaktā, jo viņš, kad mans tētis auga, viņš ātri aizgāja no ģimenes, un mums beigās kontakts nebija. Un viņš vienkārši saka tā, ka izrādās beigās mēs esam kaut kādi radinieki. Jo viņa vecmāmiņa, viņa vectētiņa, viņiem cik tur gadi viņi sajiet kopā. Nestāst par viņiem, bet paldies Dievam, ka viņi sagāja kopā, jo ja viņi nebūtu sagājuši kopā, tad viņš man nebūtu pienācis klāt un nosauc par radinieku. Tā mēs tusējāmies ar viņu kopā, un vienā reizē mēs Facebookā kaut ko sarakstījāmies, un viņš man atsūtīja bildi, kur bija uz debesu fona paceltas rokas, kaut kāda bilde, un man tas uzreiz asociējās ar debesīm, ar Dievu. Un es viņam nosūtīju uzreiz vienu dziesmu ierakstīju. Nedaudz atkāpīta, kas tā pa dziesmu. Es, pipējot zāli, man patīk daudz skatīties filmas. Un es biju redzējis vienu filmu, tā ir dokumentāla filma. Ja jūs gribat, jums iesaku noskatīties, jums būs smieklīgi, interesanti. Šīs filmas nosaukums ir Tā stunda nāk. Šī filma ir uzņemta, tā ir latviešu filma, ko ir uzņēmis viens režisors, kuram likās interesanti kā divi kristieši. Viens ir Ēriks, viņš ir maza auguma, un Daniels, tāds liela auguma, tāds komisks dots bija. Un viņam likās, viņi kristieši, viņi iet tur evanģelizē pa ielām, tad viņi tur brauc kaut kādas somas pārdot, un ļoti smieklīgi. Un es skatoties tā filmu, man viņa tā patīk, es domāju, tik interesanti, džeki un tā. Piemēram, viens kadrs no tās filmas, lai jūs saprastu, cik tā filma ir komiska. Filmā ir tā, ka viņi abi iet spēļu zālē Rīgā. Kas notiek? Garākais Daniels met monētas aparātos un saka, lūdzu, Dievs, palīdzi man uzvarēt. Ēriks stāv stūrī un saka, lūdzu, Dievs, atpestī viņu no šitā ļaunuma. Ja, viņi abi lūdz vienam Dievam divas dažādas lietas. Un zīmīgākais ir tas, kad šis mazais vīrs, Dieva vīrs, Ēriks, viņam Dievs bija devis dziesmu. Un tā dziesma ir no Bībeles pants. Es nezinu, varbūt mēs vēlāk viņu arī nodziedāsim uz beigām, ja? Lai jūs bišķi iekustinātu. Bet
tā dziesma skanēja apmēram šādi. Viņš vienkārši sita plaukstas, jā? Šitā, tā jā. Varam uzsist tā plaukstas, čik, 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 čik. Bet tā stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie Dievu lūdzēji Tēvu pielūgs garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars un kas viņu pielūdz, tiem to būs godāt garā un patiesībā. Alleluja! Jā, amen! Labi, paldies! Mēs atrodamies baznīcā tomēr. Un man šie vārdi, un tas arī bija tik smieklīgi, un man šie vārdi iekrita prātā, skatoties to filmu, un es sāku visu laiku šo pantiņu visādos tusiņos dziedāt kā joku, kā prikolu, un vispār nekāda sakara ar, es vienkārši, tur Džeika kaut kāda smieklīga stāstīja pa Jēzu, es vienkārši paņēmu to dziesmu un dziedāju visādos tusiņos. Es pat atceros vienu reizi, es spēlēju tādā projektā Mesa, varbūt jūs zinat, Mesa, Gačo, ne? Kaut kāds zina, jā. Un mums bija koncerts Arēnā Rīga. Un es atceros, mēs stāvējām aplī. Tur bija Renārs Kaupers, Intars Busulis un tur grupa Da Gamba. Un mēs stāvam, tā kā pirms koncerta sagatavojamies koncertam, un man prātā tāda doma. Es vēl neesmu ticīgs, vienkārši joks. Pavīd tāda doma, kad pats, varbūt šis ir tas brīdis. Un es vienkārši sāku, bet tā stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie Dievu lūdzēji tā pielūdz. Un viņi skatās uz mani tādi. Un viņi arī nevar saprast, vai tas ir joks, vai es pa īstam, un tā. Un atgriežoties pie tā mana radinieka, ja, drauga, viņš man atsūta to bildu uz tā debes fona, es viņam aizsūtu šito, bet tā stunda nāk, un turpat bija vārdi, Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Un kas notiek? Es viņam aizsūtu, ierakstītu balsziņā, viņš saka, kas tas tāds ir? Es jau dziedu, man sieva dzied jau līdzi, kas tas tāds ir? Es viņam izstāstu par to filmu, aizsūtu to filmu, un viņš man saka, klausies, vajag uztaisīt reālu dziesmu. Un tā, kad uztaisīt mūziku apakšā, es pats strādāju mūzikas studijā, es taisu dziesmas, tas ir mans darbs, un es biju garīgi jau salauzts, es biju saklausījies visādas mācības, plus man vēl zāles atkarība, es tur visiem atceros, es sludināju mammai, es aizbraucu pie mammas, es saku, mamma, zini, kas ir? Es esmu Dievs. Es biju saklausījies, kad es esmu pats radītājs, es esmu Dievs. Un skatās uz mani vienkārši rāda, kad es... Un es jau biju garīgi salauzts, jo kāds Dievs, es dzīvi savu nevaru savākt kopā, neko es nevaru izdarīt, kāds vēl Dievs. Un es viņam saku, klausies, nevajag varbūt to dziesmu taisīt, zin kā joks, bet tomēr tas ir Bībeles pants un tur nopietnas lietas teikt. Viņš saka, nē, uztaisam to dziesmu tikai tāpēc, kad... uzlabot cilvēkiem garstāvokli ar šo dziesmu. Un tad es tā piekritu, un tad mēs sākām taisīt to dziesmu. Un nonāca pie tā, kad taisot dziesmu, es viņu noklausos parasti, kaut kādas 500 līdz 1000 reizes točni. Jo taisi, klausies pantiņu, piedziedājumu, visu kaut ko. Un nedomājieties visu laiku, ko es dzirdu. Es taisu to dziesmu, es pats esmu iedziedājis tajā dziesmā. Es sēžu viens pats studijā, es uzsveru viens pats studijā un klausos savu balsi, kā es citēju Bībeles pantu to, bet tā stunda nāk un tad tur Jēzus ir dzīvs. Principā es pats sev sludināju jau. Un dziesmas taisīšanas procesā pusē es varu godīgi likt roku sirds, es pats nesapratu, vai tas ir joks, vai tā jau ir patiesība. Un es aizēju mājās. Un es nokačāju Bībeles aplikāciju, es sāku lasīt, un es vienkārši saprotu, es saprotu, ka viss, kas Bībelē ir rakstīts, ir patiesība. Es saprotu, te ir uzrakstīts no sākuma līdz galam. Te ir uzrakstīts arī šis mans jautājums, kāpēc mēs visi cilvēki visu redzam labs un slikts, jo no kā Ieva sākumā paņēma. Koku. No kāda. Viņi paņēma no ļauna laba atzīšanas koka. Un tad es sapratu, un man viss saslēdzās, vienkārši viss likās pa plauktiņiem. Un bija kaut kāds 2-3 nedēļu posms. Es turpināju pīpēt zāli. Man tā zāle jau bija otrā plānā, jo es biju reāli, Dievs man bija uzdāvinājis ticību viņa vārdam, un man likās, ko es esmu atklājis. Es dabūju Bībeli,
Un es vienkārši 2-3 nedēļas lasīju, no rīta cēlos, vakarā gāju gulēt, lasīju. Man likās, kur tik interesanti, ko es esmu atklājis. Man gribējās vienkārši visiem pateikt, kas jūs neredzat, kur viss ir rakstīts. Un tad, kad es biju kārtīgi, varētu teikt, saēdies Dieva vārdu, tad es jau biju noticējis. Man likās, Jēzus, viņš dzīvojas tepat 2000 gadu atpakaļ. Tas ir tepatās, tas ir reāls notikums. Tu lasi Bībelē, tas ir reāli acu liecinieku stāsti, kad ir bijis tāds cilvēks, ka viņš ir runājis tādas lietas, un pats episkākais ir tas, ka viņš nomira, augšām cēlās, un viņš tagad ir dzīvs, un es saprotu, tu nost, viņš ir dzīvs. Es varu ar viņu reāli runāt. Es aizgāju uz balkona, uzpīpēju, ienāku apakaļ istabā, nometos uz ceļiem un vienkārši saku, es nezināju, kā pareizi vajag runāt, es nezināju pareizos vārdus grēku nožēlas lūkšanai, to es nezināju. Es vienkārši saku, Jēzu, es ticu tev, paldies, ka tu man esi atklājies, un es nevaru. Man šī zāles atkarība jau ir līdz kaklam, tu redz man dzīve, es jūtos bez dzīvības, jūtos bez spēka, es atdodu tev visu, es atdodu savu dzīvi, es vairs nevaru. Tajā brīdī nekāds pēcefekti nenotikās, kā saka, zibens no debesīm neizšāva, bet kaut kas izmainījās. Un es atceros, tajā brīdī, pēc tā brīža, es 2-3 dienas nepīpēju, kas priekš manis bija ļoti daudz, jo iepriekš, principā, katru dienu pīpēju. Pēc šīm 3 dienām, kas notika, es atkal uzpīpēju, un tad notika, es sajūtu savā sirdī milzīgas skumjas. Jums ir bijis kādreiz, ka jūs draugs piečakarē? Ir bijis? Nav? Nenovēlu, jā. Ir vai ne? Un man likās, ka es esmu tas draugs, kas ir piečakarējis Jēzu. Man likās, ka viņš manā labā ir izdarījis visu. Viņš ir, visu īstenībā maz teikts, viņš ir nomiris manis dēļ. Un es tagad eju vienkārši daru kaut kādas lietas, pīpēju. Un tāpēc es savā dzīvē, Dievs man sākumā atklājās kā draugs, kurš tavā kritienā tevi nenosoda, bet viņš ir blakus, un viņš saka, mēs iziesim cauri tam visam, mēs kopā iziesim ar tevi ārā no šī visu, un viņš nenosoda. Un tā Dievs man atklājās, man neviens neiestāstīja, man neviens nestāstīja, klausies, vai tu negribi uzzināt par Jēzu Kristu? Mēs tev varam iedot dažus bukletiņus un tā, bet es ticu arī, ka tā cilvēki var atgriezties. Bet šis piedzīvojums ar Dievu ir tas, kas mani grūtos brīžos arī tagad, kad mēs ejam cauri, kad es eju cauri kaut kādām cīņām vai kaut kas, es vienmēr atceros, kad man bija piedzīvojums ar viņu, viņš mani pazīst. Es viņu pazīstu personīgi. Un tā. Un sākumā, protams, es pirmo pusgadu, gadu jūtos nenormāli super. Tā, ka vienkārši es lidoju. Man likās, ziniet, kad mazs bērns piedzimst, jo Bībelē teiks, mums jāpiedzimst no jauna, no augšas. Viņš man turēja tā kā bērnu savās rokās, un es super jutos. Bet tad pēc šī pusgada man bija tāda sajūta, ka viņš man tagad laiž, viņš izņem no rokām mani, noliek, un tad es sāku, man liekas, rāpot, un tad es sāku pats iet, un tad tu ej, un tad tu krīti, un tad viņš pieceļ, un tev liekas, Dievs, kā es varēju pakrist, tas ir kristietis, kā es šitā varēju izdarīt, kā es šitā. Bet es saprotu, tas ir process, un tagad es nezinu, tagad es varētu būt kaut kāds, varētu man būt kaut kāds 7-8 gadi, man liekas. Kad es māku jau iet, jau māku riktīgi skriet, un man liekas, es dažreiz lielos Dievam, es klausies, skaties, es māku skriet, un tad kaut kur ieskrien, un tā. Tā kā tā. Daudz es negribu vai jūs aizskavēt. Es jums nodziedāšu pāris dziesmas, drīkst, jā? Jā. Varbūt kaut ko padziedāsim kopā, bet padalīšos. Pirmā dziesma, es nodziedāšu dziesmu, par ko es varu jums stāstīju, ka Jēzu kaut kas notikās. Kad
Jēzus man sākumā atklājās kā draugs. Un nevis tikai sākumā, bet viņš arī Dieva vārdā saka, kad viņš sauc mūs par saviem draugiem. Man gan vārdi tur nav, bet jūs gan jau ātri uzķersiet. Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs, jā, viņš ir. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Pamēģinām visu kopā. Jēzus, Jēzus Halleluja. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Nē, 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 Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs, jā, viņš ir. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Es jūtu manā sirdī tagad mājotu. Un es lūdzu, lai tur vienmēr paliktu. Un kad tava mājās reiz Jēzu es nokļūšu, priekā asaras maldīs, kad tavu vaigu skatīšu. Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus, Jēzus Kristus mans draugs, jā, viņš ir. Nekā nemainītu viņu pret kaut ko citu. Es jūtu manā sirdī tagad mājotu. Un es lūdzu, lai tur vienmēr paliktu. Un kad tava mājās reiz Jēzu es nokļūšu, priekā asaras maldīs, kad tavu vaigu skatīšu. Es jūtu manā sirdī tagad mājotu. Un es lūdzu, lai tu vienmēr paliktu. Un kad tava mājās reiz Jēzu es nokļūšu, priekā asaras maldīs, kad tavu vaigu skatīšu. Priekā asaras maldīs, kad tavu vaigu skatīšu. Jēzu. Priekā asaras maldīs, kad tavu vaigu skatīšu. Jūs jau piecēlēties kājās, bet jūs varat palikt varbūt, bet jūs gribat varat apsēsties. Es gribēju nodziedāt vienu dziesmu. Es nezinu, vai jūsu jauniešu vidū ir kāds slavētājs arī?
kurš slavē Dievu, dzied, spēlē kaut ko, ja? Ir? Ir vai nav? Ir? Jā? Jā. Bībelē rakstīts jā, nē. Zin kā? Pārējais baļauna. Un vai ir kāds, kurš ir raksta dziesmas pats? Jā. Es gribēju iedvesmot arī jūs jaunieši. Vai jūs rakstat dzejoļus, vai rakstat dziesmas? Es priekš sevis, tā kā mans darbs ir mūzika, bieži vien ir tā, kad man ļoti vajag nodalīt un sadalīt, jo mans darbs ir mūzika. Un es iesaku arī jums, viens ir tad, kad jūs slavējat Dievu, jūs dziedat par Dievu, jūs slavējat Dievu, nekas nav par jums. Bet es jūs iedvesmoju rakstīt arī par to, par savu stāstu kopā ar Dievu, par savu stāstu ar viņu piedzīvojumu, kas ir jūsu stāsts, jo es ticu, ka šādi stāsti, jo Bībelē rakstīts, kad ar jūsu liecību un jāra asinīm mēs uzvaram, un tāpēc es gribu nodziedāt vienu dziesmu, kuru man iedvesmoja uzrakstīt viens mācītājs, un es biju vienā nometnē, es arī stāstīju savu liecību, un viņš bija tāds krievu tautības, un viņš saka, Pēteris, tev vajag uzrakstīt dziesmu, ka Dievs ir tava atkarība, ja? Jo viņš zināja, ka es biju atkarīgs iepriekš no kaut kā cita, un man tas bija palicis prātā. Tā kā viesturs bija, ja? Viesturs, jā. Kā viesturs stāstīja, kad jums kāds kaut ko pasaka, jūs nevarat izdēst vienkārši to ārā, un tas man rīktīgi iespiedās prātā, kad es sēdos un uzrakstīju par dziesmu, par to, ka Dievs ir mana atkarība. Un cik zīmīgi, ka šajā dziesmā es pat nepieminu Dievu, bet es zinu, ka tā dziesma ir pa Dievu. Un šī dziesma arī skanējusi daudzās radiostacijās, un kad cilvēki viņu dzird, viņiem pirmā asociācija ir tā, ka tā dziesma ir domāta tur otrajam dzimumam, meitenei, zin kā, un tā. Un viņi dzied to tā, un tad, kad viņiem pasaka, kad viņi ir par Dievu, viņi saka, nevar būt, bet es zinu, ka šī dziesma ir daudziem bijusi arī par svētību, un ka to var, kā pasaulīgs cilvēks klausīties, un es ticu, ka Dieva gars caur to dziesmu darbojās. Tā kā jā, baudiet. Šitā kaut kā. Mana atkarība esi tu, es vienmēr gribu tevi vairāk. Kaut katru dienu tevi satieku, es vienmēr gribu tevi vairāk. Mana atkarība esi tu, es vienmēr gribu tevi vairāk. Kaut katru dienu tevi satieku, joprojām gribu tevi vairāk. Un man nevajag neko, dienas projām aizlido ar tevi, jūtos es piepildīts. Es vienmēr gribu tevi vairāk, kā putns paceļos es gaisā. Katru brīdi es jūtu to, kā tavam balss mani vētā, uguns mūžīgi deg, jo tu nemainies nekā, tu vienmēr gribi mani vairāk. Tu kā narkotika man, tā melodija skan, un tik labi paliek mani kreis, ka tavā klātbūtnē staigāja. Es vienmēr gribu tevi vairāk, domās cīņa vienmēr man, lai šī melodija skan, un tik labi paliek man, ak Dievs, ka tavā klātbūtnē staigāja. Gribu tevi vairāk, mana atkarība esi tu, es vienmēr gribu tevi vairāk. Katru dienu tevi satieku, projām gribu tevi vairāk. Mana atkarība esi tu, es vienmēr gribu tevi vairāk. Kaut katru dienu tevi satieku, joprojām gribu tevi vairāk. Gribu tevi vairāk. Nu
jau pagājis kāds laiks, esmu atgriezies pie Dieva. Prātā vairs nav apjukums un sirdī valda miers. Tas ir prieks, kā mums piedots visu un varam tālāk iet, neskatoties ne uz ko, jo ar mums ir kopā Dievs. Ceļš pie tevis sākās tad, kad man bija 19 gadi ar Kārli. Kopā bijām Norvēģijā abi, draudzēs spēlējām muzonu, un tad pienāca tā diena, kad es pirmo reizi piedzīvoju tavu pieskārienu. Dievs, kopš tā mirkļa mani izmainījās viss. Sāku meklēt to, kas īsti, to, kas maniem spēkiem tic. Ne tās zāle, ne tās sēnes, ne tās ripas vai kas cits. Nespēju noturēt tās mani visam pāri Jēzus Kristus. Ei, mana atkarība, esi tu. Es vienmēr gribu tevi vairāk, Jēzu. Kaut katru dienu tevi satieku, joprojām gribu tevi vairāk, yeah. Mana atkarība esi tu. Es vienmēr gribu tevi vairāk, yeah. Kaut katru dienu tevi satieku, joprojām gribu tevi vairāk. Slavu Dievam! Es gribēju nodziedāt vēl vienu dziesmu, un tad mēs iemācīsimies vienu dziesmu kopā. Sarunājuši? Jā? Ok. Tā. Pa nākamo dziesmu, es jums stāstīju, ka bija šis periods, kad es jūtu, ka Dievs mani tur tā kā rokās un ieejā. Un es atceros, tajā brīdī Dievs deva daudz dziesmas, un es viņus rakstīju, un viena no šīm dziesmām būs tā, ko es nodziedāšu, un es jūs gribētu arī visus, kuri ir šeit, tas man tāda tradīcija, kad es vienmēr to daru, mēs varētu aiztaisīt acis, un vēl nē. Aizmiksiet citādi, kamēr es runāšu. Un ļaut, lai Dievs jums pieskarās. Un viņš ir kā tētis, kura rokās viņš mūs ieejā. Un es it īpaši jauniešiem, bet arī visiem iesaku, ziniet, neatkarīgi, cik jums ir gadi, mēs tomēr visi ilgojamies pēc mīlestības. Un ne pēc mīlestības, kad ar vārdiem es tevi mīlu. Dažreiz vienkārši gribās aiziet. Man pieņemsim, es atceros, ka es pie vecmāmiņas, ka man bija pat kādi 15, 16 gadi, es aizgāju pie vecmāmiņas, apsēdos klēpī, un man viņa vienkārši vajadzēja apsēsties, lai viņa man samīļo un neko nesaka. Un es ticu, ka mums katram arī ir tā, kad, zin kā, viens ir pierasts, ka mēs ejam pie Dieva, tā, kas tur bija jādara tā? Bija jālasa Bībele. Bībele obligāti vajag lasīt, neiet runa par to. Bet, ka dažreiz vajag aiziet pie Dieva un pateikt, Dievs, es vienkārši gribu būt ar tevi, es gribu būt tavā tūmā, es gribu, lai tu man vienkārši samīļo, es gribu, lai tu man apķer un viss man vairāk neko nevajag. Jo manā dzīvē, kad man bija 15 gadi, mans miesīgais tēvs nomira, un tagad manā dzīvē ir Dievs tēvs, kurš arī man samīļo, kurš mani norāja tad, kad vajag, bet to visu viņš dara mīlestībā. Tāpēc, aicinu jūs aizvērt acis un ļauties Dievam. Tavs pieskāriens man ļoti dārgs. Esi ar mani, es nebaidos vairāk no nekā.
Tavas siltās plaukstas mani tik mīļi, jā. Es jūtos kā bērns, kuram nevajag vairāk it nekam. Vien tevi, Jēzu. Vien tevi, Jēzu. Vien tevi, Jēzu. Vien tevi, Jēzu. Tu man spēku dod, kad grūti elpot man. Tavs vārds manā sirdī skan. Tavas stiprās rokas mani ik brīdī pasargā. Mans Dievs, man nevajag vairāk it nekā. Vien tevi, Jēzu. 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 Tavs pieskāriens man ļoti dārgs. Kad esi ar mani, es nebaidos vairāk no nekā. Tavas siltās plaukstas mani tik mīļi, jā. Es jūtos kā bērns, kuram nevajag vairāk it nekā. Pamēģinām visu kopā. Vien tevi, Jēzu. Vien tevi, Jēzu. Viss, ko mums vajag. Vien tevi, Jēzu. Vien tevi, Jēzu. Ja kāds aizmiga, pabakstam blakus sēdētāji, lai pamostās. Okay.
Jūs gribat vēl kādu dziesmu, vai es varu dziedāt pēdējo dziesmu? Nē, kur puisis jau padalēja, ka nē, vai? Jāstāst patiesību, tieši tā. Ok. Jums noteikti jāpieceļās būs, jā? Es gribēju pastāstīt to, kad izejot no šī dievkalpojuma, jā? Neoficiālās daļas, varētu teikt tā. Jums būs jāatcerās divas frāzes, ko arī jūs dzirdēsiet dziesmā. Un tās ir galvenās frāzes jūsu dzīvē, reāli. Ja jūs to atcerēsieties, jums viss dzīvē būs labi. Un ja jūs to atcerēsieties, un zinu, kā Viesturs teica, jūs taču to atcerēsieties, jo jūs nodziedāsiet viņu kādas 20 reizes, un jūs esat arī uzmanīgi, jo šī dziesma ir bīstami lipīga. Un iespējams, ka jūs iesiet ārā un arī rīt no rīta jūs to dziedāsiet, un cerams arī, ka visu dzīvi jūs to dziedāsiet, un cerams arī, kad jūs visiem skolā iemācīsiet šito pašu, un tā tas aizies, un, kā saka, līdz pasaules malē. Tā. Jūs varat tās plaukstas uzsit atkal tā čik, 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 čik. Jā. Mēģinām turēt spēcīgi. Jā, aiziet. Bet tā stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji tēvu pielūdz garā un patiesībā, jo tēvs tāds meklēks viņu tā pielūdz. Dievs īgars un kas viņu pielūdz, tiem to būs godāt garā un patie, bet tā sekunda nāk un ir jau klāt, kad īstie turpinām, lūdzēji garā un patiesībā, jo tēvs tāds meklēks viņu tā pielūdz. Dievs īgars un kas viņu pielūdz, tiem to būs godāt garā un patiesībā. Alleluja! Visi kopā! Alleluja! Jā, man! Alleluja! Alleluja! Un tagad būs tā frāze. Sitam plaukstus. Frāze, kas jums jāatcerās, jā? Sākumā viņi darīsim čukstus, jā? Pamēģinām visu kopā. Jēzus ir dzīvs. Jēzus tevi mīl. Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Aiziet. Jēzus ir dzīvs. Šito mums jādabūn galvā. Sievi mīl. Jēzus, pasak to kaimiņam. Jēzus tevi mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus tevi ļoti mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus tevi mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus tevi. Un tikai jūs tagad. Jēzus ir dzīvs. Nu šī tik švaka viņš taču nemīl. Yes. Un pamēģinām čukstus visi. Mīl. Jēzus ir dzīvs. Aha. Jep. Ļoti mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus tevi mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus tevi. Un tagad mēs pateiksim šitā. Jēzus ir dzīvs. Jēzus mani mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus mani mīl. Dzirdi to? Jēzus ir dzīvs. Jēzus mani mīl. Jēzus ir dzīvs. Jēzus mani mīl. Aiziet. Jēzus ir dzīvs. Jēzus mani mīl. Jēzus. Es 500 līdz 1000 reizes šito iegāju, kamēr, kļuvu ticīgs, tā kā Jēzus tevi mīl. Jēzus tevi dzīvs. Vēlreiz pasaki to kaimiņam, pagriezies, pasaki, Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl, Jēzus ir no rīta un vakarā, Jēzus tevi mīl, Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl, Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Turpināt, Jēzus ir dzīvs. Aiziet. Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Aha, Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Halleluja. Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl. Halleluja. Viss, kas jums ir jāzina. Paldies, kad klausījāties. Un tiešām viss gods un slava tikai un vienīgi viņam. Ja jūs kaut ko redzējāt labu vai iedvesmojoši manī,
tas viss ir no Dieva. Tas neesmu es, viss talants, viss to viņš ir devis. Un es arī jums gribētu novēlēt, kad ziniet, ka Dievs, klausamies jaunieši, šis pats svarīgākais, ko es gribu jums pateikt, ka Dievs jums jau ir devis visu, lai jūs dzīvotu patīkamu dzīvi viņam. Tā Bībelē rakstīts, ka caur Jēzu Kristu viņš mums ir devis visu, tāpēc attīstiet savus talantus, izturēties ar cieņu pret saviem talantiem, tie nepieder jums, tie ir jums dāvana, un kā es saku, man patīk ar savu dāvanu, ko Dievs ir man devis, uzdāvināt viņam pretī kaut ko skaistu, un man liekas, tad viņš priecājās. Tā kā paldies, lai Dievs jūs svētī, un atcerēties vienu, kas jums jāatcerās, ir dzīvs, Jēzus tēvim, un tas ir viss. Amen. Tā, un tas vēl nav viss. Paldies Pēterim. Marika, tu vari iedot. Tu iedot Pēterim.